Nākamā komanda Medspace. Sagaidām arī ar aplausiem. Tā, klikerīts un mikrofons. Medicīnas personāls ir pārslogots. Kā rezultātā medicīnas aprūpe, ko sniedz pacientiem, var kļūt nekvalitīva, tā var aizņemt ilgāku laiku, kā arī šīs problēmas var veicināt ideju, ka medicīnas profesija ir nepievilcīga. Šai problēmai ir ļoti daudz cēloņu, bet mūsu komanda ar mūsu ideju apkaros cēloni, par kuru ne katrs ir iedomājies. Lai pierādītu mūsu problēmas aktualitāti, mēs intervējām Liepājas reģionālās slimnīcas vecmāti, kā arī Talsu novada ģimenes ārstu. Un abi šie medicīnas speciālisti piekrita, ka medicīnas personāls ir pārslogots un reizēm pat sanāk strādāt dubultā viņa noteiktās stundas. Ja būtu jāstrādā 4, viņi strādā 8. Mēs jau veicām aptauju, kurā noskaidrojām, ka katrs 3. cilvēks meklē savus simptomus internetā. Varam varbūt pacelt rokas, cik no jums ir meklējuši savus simptomus internetā? Skaidrs. Ir viena problēma ar to. Internetā atrodamā informācija nevienmēr ir 100% patiesa un korekta. Tādējādi radot bažas par savu veselību un liekot cilvēkam sazināties ar ģimenes ārstu un tādējādi noslogojot veselības personālu. Lai risinātu šo problēmu, mēs radījām Medspace. Medspace ir daudzfunkcionāla mobila aplikācija, ar kuras palīdzību cilvēks var ievadīt savus simptomus, aplikācija uzdod tālākus jautājumus, līdz galā nonāk pie rezultātu. Aplikācija spēs dot diagnozi vienkāršās situācijās, bet ja problēma ir nopietnāka, tad dos rīcības plānu, kuru vai ārstu apmeklēt, vai ārstu neapmeklēt, un kur ir tuvākais ārsts un cik pieejams viņš ir. Kā arī mūsu aplikācijai būs inovatīva jauna funkcija fotoattēlu simptomu analīze, kur, piemēram, cilvēkam uz rokas ir parādījies aizdomīgs izsitums. Viņš ar telefona aplikāciju to noskenē, un aplikācija analizē fotoattēlu, piemeklē līdzīgus attēlus internetā ar mākslīgā intelekta palīdzību un spēj cilvēkam dot atbildi par viņa problēmu. Ir svarīgi piebilst, ka šis risinājums neaizstāja pilnībā ģimenes ārstu un ārstu profesiju. Tas ir kā papildinājums, lai noņemtu no viņiem šo slodzi, kas pienāk no internetā atrastiem apmeklējumiem. Un šai problēmai jau ir eksistējoši risinājumi, taču pateicoties mūsu inovatīvajam simptomu skenerim, mēs sevi ieliekam vēl neeksistējošā tirgu, kļūstot par vienīgo opciju. Un 2 gadu laikā plānojam sasniegt 600 000 eiro apgrozījumu gadā, pateicoties 20 eiro gada abonementam. Un šis tirgus aprēķins ir veikts Latvijas tirgum. Un, lai to sasniegtu, mēs radīsim MVP programmu, pēc tam mēs lietotni popularizēsim caur ārstiem un aptiekām, ģimenes ārstiem, kā arī sociālo mediju mārketingu veiksim. Un pēc intervijām mēs noskaidrojam, ka ģimenes ārsti ir arī ieinteresēti publicēt šo aplikāciju saviem apmeklētājiem, jo tas noņems viņiem slodzi nedaudz. Un tad mēs pieteiksimies HealthTech Pre-Acceleratoram, kura laikā izstrādāsim šo pašu mākslīgā intelekta bāzētu simptomu skeneri. Un pēc tam mēs, pateicoties šai funkcionalitātei, mēs varēsim iekarot arī Baltijas tirgu. Mēs žūrijas jautājumi. Medicīnas tehnoloģijas ir ļoti šobrīd izaicinājums. Protams, ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Šī lieta ir ļoti vajadzīga, ko jūs darat. Tas atslogo ārstus, protams, tas ieiet daudz dažādos reglamentos, kas medicīnā ir īpaši stingri. Vai jūs paspējāt papētīt, vai vispār šāda tipa produkts jebkad var saņemt akceptu kā aplikācija un dot savu pakalpojumu potenciāliem klientiem? Es nesaku, ka nevar, bet vai jūs paskatījāties tādu risku?
Mēs runājam tieši ar to ģimenes ārstu, un mums arī apstiprināja, ka ir daudzas lietas, kuras mēs varam iekļaut. Piemēram, mēs arī runājam par izrakstiem, kuriem, kā piemēram, mums vajadzēja šai nometnei. Tos vajag saņemt cilvēkam, bet nav nepieciešams pieraksts un tik ilgs laiks, kuru mēs pavadām parasti pie ārsta tādā gadījumā. Tāpēc tas varētu palīdzēt, un to ārsti arī ir apstiprinājuši. Jā, un vēl papildinot, ir arī jau eksistējoši šādi risinājumi, kuri šo dara, bet šis simptomu skeners būtu tas, kas papildina šo te un ieliek mūsu jaunā tirgu. Un svarīga lieta, ka tie risinājumi, kuri jau eksistē, nav pieejami Latvijā, vairāk pārsvarā ASV. Jā, paldies par prezentāciju. Sakiet, lūdzu, vai jūsu aplikāciju lietojot, kādā brīdī tomēr ir arī ārsta komponenta fiziski, kā atbilde aplikācijas lietotājiem, tomēr fiksējot, ka šis, piemēram, tas nobrāzums vai kāda cita lieta, ko tur tas cilvēks ir atzīmējis šajā aplikācijā? Ideja ir tāda, ka mums šos mākslīgā intelekta modeļus palīdzēs sastādīt un izveidot no jomas speciālisti ar visām šīm bildēm un visu bilžu labelingu. Paldies. Un jums būs tā kā plašs spektrs, vai jūs domājat sašaurināt jomu, vai visu pasaules slimības tagad būs iespējams jūsu aplikācijā redzēt? Nopietnākām vairāk šis ir paredzēts, lai cilvēki netraucētu ārstus ar minimālām problēmām. Ja cilvēkam kaut kas nopietns, ir vairākas dienas augsta temperatūra, tev aplikācija pateiks, apmeklē ārstu. Viņi viņus nemēģinās aizvietot, bet lai cilvēki nekavē ārsta laiku ar viegliem nobrāzumiem, kurus aplikācija var noskanēt, un tev nav pat jāapmeklē ārsts. Un mēs arī esam domājuši par citām funkcijām, ar kurām šo aplikāciju var papildināt, piemēram, tādu kā analīžu skaidrotais, kas arī cilvēkiem bieži izraisa jautājumus, un šis skaidrotais arī varētu iedot ieteikumus, kā rīkoties, jo reizēm tas novirzes nav tik būtiskas, un cilvēki jau par to satraucās. Jā, katrā ziņā jūs domājat ļoti pareizā virzienā. Tā ir tēma, kura šobrīd cirkulē, un dažādi startupi mēģina rast dažādus risinājumus. Un tas ir tas, uz ko ir jāiet, kāpēc, lai tie nebūtu tieši jūs, kuri to atrisina. Paldies! Paldies!